Rīgas tēlniecības kvadriennāles organizētāji. Kvadriennāle tomēr notiks, bet ne tādu, kādu to 4 gadu garumā bija izsapņojuši tās rīkotāji. Turpina Līva Rauhvergere. Rīgas starptautiskā tēlniecības kvadriennāle ir tradīcijām bagāts mākslas notikums. Ik 4 gadus tas atved pie Latvijas mākslas mīļotājiem pasaulē atzītus pašmāju un ārvalstu tēlnieku darbus. Rīt un parīt norisināsies mākslas, politikas un sabiedrības mīļiedarbībai veltīta konference, taču kvadriennāles centrā, protams, paši mākslas darbi, kurus šoreiz vieno integrācijas tēma. Jūs pieceļaties no rīta, apģērbjaties, izejat, aizverat savas mājas durvis un jums jāsāk integrēties ar sabiedrisko transportu, bērnu dārzā, darba vietā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, ne tikai runājot par nācijām, par reliģijām, par dažādām piederībām. Integrācija tā ir cenšanās saprast vienam otru. Tas, ka savstarpēji sapratni pie mums nereti joprojām ir klupšanas akmens, kvadriennāles rīkotāji izbaudījuši paši uz savas ādas. Lai arī tēlniecības notikums plānots 4 gadus, pēdējā brīdī nācies atteikties no visas koncepcijas. Šodien pat plāni vēl mainījās teju pa stundām. 2 dienas pirms kvadriennāles atklāšanas tās veiksmīga norisi gan ir visai apdraudēta. Publiskajā telpā parādījusies informācija, ka 2 galveno tēlniecības objektu uzstādīšanu pie Brīvības pieminekļa un šeit Uzvaras parkā varētu neatļaut Rīgas pilsētas būvvalde. Vēlāk iztaujājot būvvaldes vadītāju, aina iezīmējas vēl drūmāka. Izrādās, zaļo gaismu izvietošanai pilsētā nav saņēmis neviens no tēlniecības darbiem. Ir nepieciešams saņemt saskaņojums no zemes īpašniekiem, kas pašlaik vēl būvvaldē nav iesniegts. Otrām kārtām ir jāsaskaņo attiecīgo objektu, vizuālā iederība pilsētas vidē, ņemot vērā to, ka pasākums un attiecīgie objekti arī tiks izvietot laikā, kas sakrīt ar valsts svētkiem, kā arī ikgadējo pasākumu Staro Rīgu. Tad Staro Rīga mēs esam pieprasījuši atzinumu no institūcijām, kas organizē svētku noformējums par to, kā tas saskana ar šiem pasākumiem. Tiesa, objektu saskaņojumu ar zemes īpašniekiem organizatori tiešām nav iesnieguši, jo par to vajadzību pirmoreiz izdzird no mums. Sarunas Rīgas domē gan bijušas, no tām skaidri izrietējis, ka pilsētas vadība neatbalsta dažus konkrētus darbus. Piemēram, Huberta Čerepoka veidoto Dāvida zvaigzni komētu un Gintara Krumholca darbu Rozes vārdā, kas plānoti Brīvības pieminekļa tuvumā. Tāpat domas akceptu nesaņēma Uzvaras parkā plānotais Stefana Cifopulo darbs politiskās integrācijas skatuve. Tas, kad vara pilsētā izlemj cilvēku, visu cilvēku vietā, ko drīkst skatīties un ko nedrīkst skatīties, pēc padomju telpā šobrīd tēlniecības kvadriennāles sakarā tas ir pirmais tāds nopietnas cenzūras gadījums, kur agrāk mums nav bijis saskars ar tādu skaidrs politiskas cenzūras gadījumu. Mēs negribam pārstāvēt ar šādu izstādi, vienu kaut kādu viedokli vai vienu nostāju politisko. Mēs gribam veicināt attiecības un veicināt diskusijas. Tomēr sapratuši, ka līdz 5. oktobrim saskaņot tēlnieku darbu izvietošanu pilsētā neizdosies, kvadriennāles rīkotāji šodien nolēmuši visus darbus izstādīt Latvijas dzelzceļa muzejā. Lai arī ne tāda kā izsapņota, Rīgas tēlniecības kvadriennāle tomēr tiks atklāta jau šo piektdienu un ilgs līdz 25. novembrim. Līva Rauhvergere, Edgars Bita, Latvijas televīzija. Un šobrīd